Mani sauc Ēriks Niedra, un mūsu raidījumā par cilvēkiem, notikumiem, vidi, par patēriņu precēm, modi un mūziku, par visu to, kas ietekmēs mūsu sadzīvi un veidojas mūs tādus, kādi esam šobrīd. 20. sērija, 1996. 98. gads. Sandim Ozoliņam Stenlija kauss, daudzstāvu autonovietnes, dzeramais ūdens birojos, puķu tirgus uz Tērbatas ielas, pensionāru pikets pie Rīgas domes. Studijas viesi Aivars Hermanis un Guntārs Krasts. Auseklītis ir viens no privātās uzņēmējdarbības pionieriem Latvijā. Sākumā to pazīst kā vietu, kur var pārformēt pārdotās un nopirktās automašīnas, bet vēlāk Auseklītis sāk pieņemt arī privāto noguldītāju naudu. 96. gadā par visas problēmas risinošā Auseklīša direktora Valda Krisberga, kurš jau kļūst par Saeimas deputāta galvu, sāk mākties negaisa mākoņi. Un pēkšņi rodās problēmas. Pretēji Auseklīša teicienam. Kā tas varētu būt saprotams? Lepnais reklāmas sauklis par problēmām un to atrisināšanu Auseklītī pāraug tādā savdabīgā bumerangā, kas nokautē pašu Krisbergu. Ironija. Pēc saistīšanās ar Auseklīti 3000 tā saucamo investoru problēmas tikai sākas. Naudas nav un atgūt to nav iespējams. Kamēr Krisbergs no Saeimas tribīnas kaismīgi deklarē, ka esot vienīgais apkrāpto ļautiņa aizstāvis, kolēģi deputāti vēsā mierā laupa viņam deputāta imunitāti un izdod kriminālu vajāšanai. Diezgan netipisks gadījums. Taču cietums, kurā vajātajam lemts nokļūt, pārtop stratēģiskā menedžera 2. universitātē. Te viņš nodibina šahu pulciņu, te padziļina savas zināšanas jurisprudencē, te saraksta veiksmīgas uzņēmējdarbības rokas grāmatu. Katrai problēmai savs risinājums. 96. gadā, iespaidojoties no Tallinas Rock Summer pieredzes lielu, 3-dienīgu mūzikas festivālu ar pasaules līmeņa zvaigžņu piedalīšanos, nolemts rīkot arī Rīgā. Afišas vēstīja, te ieradīsies ZZ Top, East 17, Bjorka, Babylon Zoo un vēl daudzi citi. Kaut ko tik vērienīgu Rīga vēl nav piedzīvojusi un varbūt nepiedzīvos arī. Tam, ka festivāls organizēts atbilstoši visām pasaules mūzikas industrijas prasībām, atzina visas lielās festivāla zvaigznes. Šķiet pirmo reizi Latvijā tika uzstādīta tik kvalitatīva skatuve un mūzikas aparatūra. Pārliecinošs bija arī festivālam izraucīto mūzikas grupu sastāvs. Par spīti pasaules līmeņa slavenībām, pasākums ir vāji apmeklēts. Turklāt visas 3 dienas līst augsts, atbaidošs un neviesmīlīgs lietus. Ir tikai 2 apmeklētāju grupas, kurām tas netraucē. Tās ir jaunas meitenītes, kas jūsmo par East 17 un melnās ādās tērpušies rockeri, kuru prioritāte ir ZZ Top. Pirmās 2 dienas bija lija un bija kādi 4-5 grādi silts elpu varēja redzēt. Un tas bija par iemeslu, ka pirmās 2 dienas apmeklējums priekš šādu mērogu pasākumu Meža parkā faktiski nebija pietiekoši. Tas bija arī tas iemesls, kāpēc mēs cietām finansiāls zaudējumus, kas priekš varbūt tādos absolūtos skaitļos nav tik liela, bet priekš 2 fiziskām personām, kad pieder firma Remix, viņi bija diezgan ievērojami. Mēs vairākus gadus atdevām šos parādus. Rock Summerā lielākā grupa ZZ Top, braucot pa pasauli, protams, ir pieraduši, kad lidostās ir 24 stundu apkalpošanas servis, un ka tā arī noteikti būtu jābūt arī Rīgā, bet tajā laikā, diemžēl, tā tas vēl nebija. Un viņi zvana mums no Tallinas un saka, ka viņi kādas stundas 2-3 aizkavēsies, jo mākslinieki pasēdēs bārā, un pats, cik viņiem ir savas privātās lidmašīnas 3, viņi vienkārši lidos drusku vēlāk. Bet tas nozīmē to, ka mums bija paredzēts, ka viņiem jāielido līdz 1. Un tas jau bija stundu pāri tam laikam, ka lidos beidz savu darbu. Visi šie darbinieki, kam vajadzētu piedalīties šajās arī izkraušanas darbos, vešanas darbos, viņi tur vairs nebija. Ja? Un tad visi, kas vien varēja kaut ko darīt, ieskaitot mūsu juristus, un visādi brauc uz lidostu un krāvas ZZ Top aparatūru. Vienkārši tas tika izdarīts. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lat Telekom.
96. gadā Latvijas iedzīvotājiem ir jāsaprot. Esam resni, aptaukojušies un liekas svara nomākti. Sievietes jau sen pelnījušas izskatīties kā rietumu supermodelis un arī vīriešu darbspējas grauju liekās svara kilogrami. Ļautiņi mokās ar badošanos, ūdensdienām, eļas, zemeņu, kāpostu, Holivudas diētām un pat klizmošanās kūrēm. Taču tās nāk un aiziet. Svara vērotāji ir atnākuši uz palikšanu. Svara vērošanā galvenais ir iemācīties skaitīt kalorijas, novērtēt un apjēgt devu lielumu un lietot sabalansētu uzturu. Sēžoties pie pusdienu galda, īsts profesionāls ar vienu skatu novērtē, cik kalorijas, cik grami, vai ēdiens satur labus vai sliktus taukus un tā tālāk. Turklāt piedaloties kustībā, vājētājs ar savu sāpi vairs nav viens. Regulāri tiek rīkotas sanāksmes, kurās katrs pastāst par savu pieredzi un vispār izkrata sirdi. Tiesa, tas ir maksas pasākums. Viena nodarbība vidēji maksā apmēram 2,5 latus. Bet skaistums prasa upurus, arī finansiālos. Gribi līdzināties supermodelei, ciet. Kopumā princips šāds – skaiti pats un maksā citiem. Latvijas hokejists, aizsargs Sandis Ozoliņš, kas jau kopš 92. gada savu sportisko karjeru veido viņpus Atlantijas okeānam NHL līgā, 96. gadā ar savu jauno komandu Colorado Avalanche, uzvarot fināla sērijas pēdējā mača 3. pagarinājumā, izcīna Stanley kausu. Mūsējiem tā ir kā medus maize, letiņu hokejists un ar vērtīgāko aizokeāna trofeju rokās. Tiesa, tur aiz dīķa viņu nesauc par Ozoliņu, bet gan Ozo, un izrādās veido pat viņa fanu klubus. Sandis ir viens no aktīvākajiem uzbrukošā tipa aizsargiem visā NHL, ekstrēmi agresīvs un nelokāms jebkurā spēles situācijā. Mums pat liekas tā, ja nebūtu Ozoliņa, Avalanche kausu neredzētu kā savas ausis. Ar to līdzjutēji prieki vēl nebeidzas. Latvijas izlase pasaules čempionāta B grupā izcīna 1. vietu un nākamajā sezonā cīnīsies kopā ar hokeja lielvalstīm. Nu jā, tradīcijas ir senas, bijām taču to pelnījuši. Internets ir sistēma, ar kuras palīdzību datori, izmantojot telefonu līnijas, var sazināties ar citiem tīklā esošajiem datoriem. Atklāt sakot, to izgudroja amerikāņu militāristi augstā kara laikā. 96. gadā Latvija ir jau tālu aiz kritušā dzelzs priekškara, tāpēc visi, kam vien ir šāda iespēja, tiecas mesties interneta bagātīgajās dzīlēs, kurās var atrast cik interesantu informāciju. Lai ienirtu interneta dzīlēs, jāsagatavo nopietna tehnoloģiskā bāze. Dators aprīkots ar nelielu ierīci, ko dēvē smalkā vārdā par modemu. Telefona līnija un līgums ar kādu no interneta servisu kompānijām. Un vēl žūksnītis naudas, lai samaksātu regulāros telefonu un internetu rēķinus. Varbūt tāpēc galvenie internetu lietotāji Latvijā ir tie, kuru klejojums pasaules tīmeklī apmaksā darba vieta. Protams, pat neapjaušot, ar ko un cik lielā apjomā nodarbojas aiz monitoru nomaskējies speciālists. Sociālismā no darba vietas stiepa saspraudes, pildspaules un papīru. Tagad datorlaiku. Ne visi var atļauties personīgo datoru, tāpēc vienkāršākais veids, kā soļot kopsolī ar moderno pasauli, ir doties uz kādu no interneta kafēnīcām. Praksē gan biežāk tie ir interneta pagrabi. Logi ir aptumšoti, lai netraucētu notiekošiem monitoru ekrānā, gaiss ir sasmacis un blīvs, atmosfēra druģaini sakoncentrēta. Par nepilniem 2 latiem var izsērfoties, proti izceļoties internetu pasaulē pēc sirds patikas. Lai gan izmaksas parasti izrādās mazliet lielākas, jo laiks pie datora ekrāna apstājas, vismaz neviens no klātesošiem to šeit neskaita. Apmeklētāja darbības virzieni internetā ir 3. Vispopulārākās ir datorspēles, piemēram Quake, Counter-Strike vai StarCraft. Spēles burvība, jūsu pretinieks ir līdzīgi azartu pārņemts cilvēks citā zemeslodes punktā – Amerikā, Brazīlijā vai Bulgārijā. Otra iespēja ir informācijas gūšana, tikai jāprot atrast visas pasaules izziņu avoti, laikraksti, žurnāli, enciklopēdijas, ziņu dienesti, speciālās interešu lapas ir jūsu acu priekšā. Pārliecinoši lielākā daļa par baltu velti. Un trešā ir komunikācijas iespēja. Tērzēt, čatot ar saviem dombiedriem Latvijā vai jebkurā pasaules valstī. Tāda epistulārās formas elektroniskā mutācija.
Lai saņemtu vēstules, vajadzīga savu pastkastīte. Tai pavisam noteikti jādod savs vārds, pareizāk e-maila adrese. Sākam ar vārdu, uzvārdu vai iesauku. Tad simbols @ saukts par sunīti, mērkaķausi vai vienkārši to zīmīti. Un noslēdzam ar serveru vārdu un valsti. Par vēstulēm. Tajās varam rakstīt visu, kas ienāk prātā, no pāris teikumiem, pāris vārdiem līdz biezu sējumu pārstāstam. Savas emocijas varam paspilgtināt ar smaidīgiem vai noskumušiem ģīmīšiem, tā sauktajiem smailijiem, kuru autors 63. gadā bija amerikāņu hipijs Hārvijs Bols. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. 96. gadā izstāžu zālē Latvija kosmētiku prezentē 30 dažādas firmas. Lai pasākums izdotos krāšņāks un piesaistītu lielāku publikas uzmanību, tajā aicināts piedalīties arī tādas slavenības kā Miss Baltic States 93 Jāna Rozenberga un Misters Foto 95 Didzis Krauze. Turpmāk prezentācijas, jubilejas svinības, atklāšanas ceremonijas, degustācijas vai vienkāršāk sakot tusiņi kļūst par ikdienišķu parādību. Rodas pat īpaši šķira, pārsvarā masu mēdīju darbinieki, deputāti un ierēģi, kas šādā veidā saprot savu publicitātes spodrināšanu. Tie ir ļaudis, kas ar apbrīnojamu regularitāti rotē no vienas prezentācijas uz otru. Pasākumu uzbūvi un spēles noteikumus viņi pārzina visos sīkumos. Viegli un nepiespiest viņi tuvojas furšeta galdam, mazliet no visas sakrāmē uz šķīvja, kuru iemanās turēt vienā rokā ar glāzi, tādējādi atbrīvojot otru roku dakšiņai un rokas spiedienam. Viņi seko runām, kuras iemanījušies nedzirdēt, viņi tērzē ar iespējamiem darījuma partneriem, viņi ēd stāvus, viņi veido kontaktus, viņi tusē. 97. gada 28. jūlijā iekšlietu ministrija Talsos rīko ugunsdzēsēju svētkus. Tajos līdzās dažādiem paraugu demonstrējumiem un pūtēju orķestra priekšnesumiem paredzētas arī atrakcijas skatītājiem. Viena no tām, pacelšanās virs pilsētas ugunsdzēsēju grozā, beidzas ar traģēdiju un sāpīgu mācību visiem Latvijas iedzīvotājiem. Nec dieva, nec vecāku spēkos nav šo primitīvo, tehnisko un trulo izpriecu apturēt. Kā jau pierasts, iekšlietu ministrijas bosi sāk domāt tikai tad, kad traģēdija jau notikusi. Cietušo ģimenes saņem kompensācijas. Valsts prezidents Talsas slimnīcā apmeklē izglābtos, atkāpjas iekšlietu ministrs Dainis Turlais, tiek ierosināta krimināllieta. Taču jautājums par cilvēku nespēju uzņemties atbildību un izvērtēt situācijas bīstamību paliek. Turklāt Talsiem, šai Kurzemes pilsētiņai, tagad tāds bēdu un zaudētu dzīvību tumšais oreols. Kas agrāk bija ūdens? Nekas, vienkārši ūdens. Slāpes dzesēja ar limonādi, kvasu vai kolām, bet 97. gadā par īpaši smalku slāpju dzesēšanas veidu kļūst dzeramā ūdens stendu novietošana birojos un dzīvokļos. 90. gada vidū visiem pēkšņi top skaidrs, ka ūdens no krāna izrādās ir kaitīgs. Sabiedrību glābi dažādo minerālu ūdeņu piedāvātāji. Birojus regulāri apmeklē vīri, kas pienes lielas caurspīdīgas ūdens tvertnes, bet darbinieki beidzot var dzert un dzert. Pat kafijai un tējai krāna ūdens kļūst par plānu. Un izskatās jau arī stilīgāk. Statne, sarkani un zili rokturīši, varētu teikt, visas birojas guvis citu nozīmību. Caurspīdīgo dzērienu pievilcību apjauš arī Aldaris, kas sāk ražot jaunu produktu. Uz pudeles stāv rakstīts karbonizēts minerālūdens ar nelielu mineralizācijas pakāpi. Šo tekstu daudz nesaprot, bet ūdeni dzer labprāt. Ja ir kāda jubileja, vai randiņš, vai vienkārši sieva jāiepriecina, jebkurā diennakts laikā rīdznieks ziedus var pirkt saktas puķu tirdziņā, Merķeļa ielā. 97. gadā firma Mantes sāk Vērmanas parka paviljonu pārveidot par Raimonda Paula vernisāžu. Krietni labiekārtotais puķu tirdziņš tagad jālikvidē. Tā vietā būs moderns ziedu paviljons, kas rīdzniekiem, protams, daudz piemērotāks.
Puķu tirdziņu pārvietos tāpēc, ka tas traucē firmas Mantes sākto pārbūvu blakus esošajā ēkā Tērbads ielā 2. Ēkā un tās apkārtnē paredzēts izveidot kultūras un atpūtas centru. Tirdziņu vietā firma līdz 1. septembrim paredzējusi uzbūvēt ziedu tirdzniecības paviljonu līdzīgu stikla kupolam. Tā dēvētos aktas puķu tirdziņu pārvieto mazliet tālāk, bet vernisāžā tiešām tiek izveidots puķu skaistuma salons, kas pēc dažiem gadiem, tā gluži nemanot, pārtop azartspēļu ellītē. Ko rīdznieki? Turpina pirkt puķis pie saktas. Nu jau Tērbads ielā. Pārsvarā šajos stendos vietējas izcelsmes ir tikai pārdevējs. Katram garām gājējiem, kas tikai pašķielējas uz ziedu pusi, viņas sauc ar īpašu deksmi. Lūdzu, kādas rozītes gribējāt? Par latiņu ļoti skaistas. Un kā tu cilvēks atteiksi? Neiespējami. Cenu brīvība viskrasāk izpaužas dzīvokļu īres un eksploatācijas regulārajos izdevumos. Dažs labs pensionārs atklāja, ka ziemas mēnešos vairs nevar pat par apkuri samaksāt. Parādnieku skaits aug, tāpēc iedzīvotāji skaita katru santīmu, bet vasaras mēnešos cenšas ieekonomēt vēl vairāk un uzstāda ūdens skaitītājus. Ja skaitītāji nav, par ūdeni jāmaksā fiksēta cena. Tikko parādās skaitītāji, izplatās pavisam droši informācija, ka uz caurulēm uzmontētais nieciņš atmaksājas teju vai gada laikā. Izrādās, tiešām atmaksājas. Visvairāk jau tiem, kuru dzīvokļos pierakstīts neskaitāms mirušās dvēseles, kas patiesībā dzīvo citur un tā tad ūdeni nelieto. Kas zina, kā īsti rodas iedvesma? Šajā pilsētā tā dzimst no nejaušības, no vēja spēlēm, no viļņu sarunām, no akmens mūzikas. Tā dzimst no priecīgas saviļņojuma svētku priekšvakarā. Šajā pilsētā, Rīgā. Arī tu esi gaidīts Rīgas 800 gadas svētkos. Gaidīts, lai iedvesmotos. Mums tepat blakus ir lietas, kuru pastāvēšanai mēs ikdienā nepievēršam uzmanību. Gaiss, zeme, ūdens, uguns, telefons. Mūsdienās telefona līnijas caurstrāvo visu, kas notiek pasaulē. Darbus un atpūtu, rūkus un priekus, visu, kas notiek ar mums. Esam tuvāk. Lattelekom. Rīgas garīgās muzikas festivāla laikā akadēmiskā kora Latvija izpildījumā skanēs 3 pirmatskaņojumi. Georga Pelēča, Riharda Dubras un Maijas Enfeldes veltījumi Rīgai un tās gara spēkam. Tiksimies augustā Rīgas domā. Prieka vēsts pāršauts Latvijas masu mēdījus 98. gadā. Ieva Bondare kļūs par visskaistāko precēto sievieti uz zemeslodes, izcīnot saulainajā Grieķijā Mrs. World titulu. Pirms tam viņa ir uzvarējusi vietēja mēroga pasākumā šeit pat Latvijā. Congratulations, Mrs. Latvijā! Skaistuma konkursu pasaulē ir plaukstošs bizness. To nosaukumi – skaistākā uz zemeslodes, visskaistākā visumā, visskaistākā virs zemes un ūdens, visskaistākā no skaistākajām un visskaistākā no skaistākajām, kas visskaistākās visos laikos. Veiksmīgs mārketings, lai piesaistītu līdzekļus un ar iespaidīgiem šoviem pelnītu labu naudu. Latvija to pat nenojauš. Saka, redz, cik tās latviešu sievietes tomēr skaistas. Uztver Bondares panākums par iespaidīgu uzvaru, Latvijas tēla spodrināšanu un ierindo viņa populārāko cilvēku saraksta līderos. Šķiet, Rīgā vienam iedzīvotājam ir 2 mašīnas. Tik pārpildīts ir kļuvušas Latvijas galvaspilsētas ielas. Pārvietoties pa brauktuvi vēl kaut kā ir iespējams, taču atrast stāvvietu ir pilnīgi bezcerīgi. 98. gadā starp centrālo dzelzceļa staciju un starptautisko autoostu sāk rosīties celtnieki, bet avīzes ziņo, šeit top pirmā daudzstāvu autonovietne Latvijā.
Jaunā stāvvieta sola vietas 800 mašīnām. Tā būšot droša, un tajā vienmēr atradīšoties kāda brīva vietiņa, par ko ziņošot elektroniskie tablo jau pie iebraukšanas. Rodas cerības, ka beigsies autovadītāju mūžīgie klejojumi pa ielām. Stāvvieta 13. janvāra ielā paliek iesaldēta. Toties citas novietnes Rīgā sāk augt kā sēnes pēc lietus. To noslogojums un funkcionalitāte ir atšķirīga. Dažā no tām iebraukt un izbraukt spējīgs tikai pasaules līmeņa autosportists. Citā atkal samaks pie kases lodziņa līdzinās spīdzināšanai gāzes, šoreiz izplūdes gāzes kamerā. 98. gada 3. martā notiek Krievu pensionāru nesankcionēts pikets pie Rīgas domes. Apmēram 2000 piketētāju ar transparentiem slava sociālismam pieprasa pārtiku tautai un kliedz vori. Tas ir zāgļi. Policija cenšas piketētājs izkliedēt, taču pensionāri ir nikni un sākas grūstīšanās starp likumsargātājiem un neapmierināto tautu. Zāgļi! 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 Они все пьяные, вы едете, посмотрите! Policistu mirkļa apjukums un sīkais incidents izraisa starpvalstu attiecību saasināšanos. Krievu presi Maskavā un šeit Latvijā histēriskā Baltkvēlē sauc mūsējos sit. Pēc mēneša Krievijas valdība lemj par sankciju nepieciešamību attiecībā pret Latviju, jo tā netaisoties mainīt savu pilsonības likumu, kurš pēc Maskavas domām diskriminē krieviski runājošos. Krievija gatavojas samazināt naftas eksportu caur Latviju, šim aicinājumam pievienojas arī citi. Jau nākamajā dienā no dažu Maskavas lielāko veikalu plauktiem tiek aizvāktas visas Latvijā ražotās šprotes un citas preces. Kas starptautiski Krievija centās spēlēt ar citām kārtīm un teiksim, divpusējās attiecībās ar Latviju, tika pielietots tā saucamais ekonomiskos sankciju variants, kurš gan, jāsaka, netika kā savukārt pielietots starptautiski. Krievija vienmēr to noliedz tiekoties ar Eiropas Savienības valstu pārstāvjiem, Amerikas Savienoto valstu pārstāvjiem, viņi noliedz ekonomiskās sankcijas, skaidrojot tās gluži vienkārši ar uzņēmēju, Krievijas uzņēmēju, to Latvijas uzņēmēju partneri, kas darbojās Krievijas tirgu ar Latvijas precēm, nevēlēšanos sadarboties ar šo attiecīgo valsti un līdz ar to ar attiecīgās valsts uzņēmējiem. Līdz pat tātad augustam, līdz Krievijas finanses ekonomiskajai krīzei, tas bija 17. augusts, būtisks kritums Latvijas-Krievijas tirdzniecības apjomos nebija vērojams. Un tad nāca 17. augusts, kurš burtiski nogrieza kā ar nazi eksports gan no Latvijas, gan no Lietuvas. Tie nokrit no kādiem 15 vairāk procentiem oficiāli reģistrētā eksporta uz Krieviju uz knapi 5%. Un šīs te sekas tiem uzņēmējiem, kas bija ārkārtīgi cieši saistījušies ar Krieviju, bija visai graujošas. Jāsaka, liela daļa no tiem pat atkopšies nav šobrīd. Pielietoto sankciju variantu no Krievijas puses pret Latviju var vērtēt visumā Latvijai tobrīd kā ļoti izdevīgi, kas palīdzēja uzņēmējiem sākt domāt nedaudz citādi. Jau pirms tā radikālā un tāda būtiskā pagrieziena, kas bija pēc tam vairāk kā manas pieminētajā augustā jau. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. Pēc Igaunijas apmeklējuma Latvijas iedzīvotājs pārņem balta skaudība. Lai nu kur, bet lielveikalu skaitu ziņā esam no kaimiņiem totāli atpalikuši. Rīgā vēl aizvien nav tāda liela, kārtīga lielveikala. 98. gadā pēc lielām grūtībām un savstarpējas rēķinu kārtošanas iecerēto ēku kompleksu pārņem bagātais norvēģu Warner Hakon Invest un grandiozais ar granītu apšūtais tirdzniecības centrs Mols tiek atklāts. Vēl šodien dienu pirms tirniecības centra mālas atklāšanas gan ēkas iekšpus, gan ārpus tika rūpīgi sakārtot. Strādnieki pie ēkas vēl ierīkoja puķu dobas un vietas zālienam. Veikalā ik uz soļu bija dzirdams darba rīkta troksnis, jo tikai nedaudz tirniecības vietas jau bija ierīkots. Lielākā daļa veikaliņu tikai šodien iekārtojās savās vietās. Tirniecības centrā būs 60 veikalu. Drūmā pagātne tomēr nav iespaidojusi Mola ikdienas dzīvi. Jau no atvēršanas brīža tas ir kas vairāk nekā vienkārši veikalu kopums. Te var ne tikai iepirkties, bet arī paēst,
satikt draugus, pat piedalīties dažādās akcijās un atrakcijās. Cilvēki šurp dodas kā uz zooloģisko dārzu vai Disneylandu. Kur pavadījāt brīvdienas? Viens kolēģis jautā otram. Ai, kopā ar bērniem bijām molā, skan atbilde. Tā bija raidījuma cikla 20. gadsimts postskriptum 20. sērija, 1996. 98. gads. Cilvēki, notikumi, vide, patēriņa preces, mode, mūzika, viss, kas iespaidojas mūsu sadzīvi un veidojas mūs tādus, kādi esam šobrīd. Nākamajā sērijā 1999. 2000. gads. Vaira Vīķa Freiberga, lido komplekss Krastielā, Ziedu ceļš pie Brīvības pieminekļa, sprādziens Universāla veikalā, Prāta vētra Eirovīzijā. Visu labu un līdz nākamajai kopējo atmiņu reizei!